Čau! 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 Šodien runāsim par Vistijas kopēdu un tās jaunizveidoto mājaslapu un platformu. Kā tas viss strādā, kā pievienoties un tam līdzīgi svarīgi jautājumi, kas viņam visiem ir radušies, visu šo apskatot. Tātad, atverot mājaslapu, man pirmais jautājums. Ko šeit var darīt, ienākt pirmo reizi? No sākuma es ieteiktu izlasīt, kas šeit vispār rakstīts. Tad iziet cauri šiem visiem punktiem. Tad šīm te, kas ir, sākot, protams, kas ir Vistijas kopēda, izlasīt par Vistijas kopēdi. Kas ir Vistijas kopēda? Kas ir reģionālai centri? Kas ir misija, vīzija, mērķi mūsu? Un kā strādā dalība un pievienošanās? Kā ir šis viss process? Kā pievienoties un kas ir jāzina par šo visu? Pēc tam, kad tas viss ir apskatīts, es ieteiktu doties uz darītāju vidi un apskatīt, kādi ir notikušie pasākumi, kāds ir šis atskats un kādi ir plānotie pasākumi. Paskatīties, kas ir tavā reģionā un iespējams kaut kam pat pieteikties un pat doties uz kādu pasākumu. Pēc tam iesaku apskatīt sludinājumu lapu, kur būs iespēja pievienot sludinājumus, pirkt lietas, apskatīt, veidot kontaktus. Tālāk iesaku, ja ir interese, apskatīt arī specifiskākās lapas, kā vizītkartes, jaunieši un kontakti. Ja kāds jautājums vēl nav līdz šim visam atbildēts, droši ar kādu sazināties, sadarbības principi, noteikums izlasīt. Aptuveni tas arī viss pašu sākumu. Un kā strādā karte un kā atrast vietas un cilvēkus manā reģionā? Tad pārēsim uz karti. Kartē atveram kartes lapu un mēs redzam ir Latvijas kontūru. Atrast savā reģionā ir diezgan elementāri, vienkārši pievalkot savu reģionu un apskatot tos punktus, kas ir tavā reģionā. Un tad tu redzēsi vietas punktus tavā reģionā, uzkrišanot uz viņiem, viņi atverās. Un tad mēs redzam Vistijas kopēdas profils katram no viņiem. Viņu punktā varam izlasīt par viņiem, sazināties, apskatīt viņu vizītkartes, ja viņiem tādas ir, apskatīt dažas bildes, ko viņi publicējuši. Tas ir aptuveni viss. Kur un kā es varu iegūt savu punktu kartē? Savu punktu kartē. Tātad par šī mums jāiet atpakaļ uz pirmo lapu, jāizlasa vēlreiz dalība un pievienošanās, jāizprot, jāizlasa visi noteikumi, un tad ir jāizpilda anketa. Jāizpilda pieteikšanās anketa, un tad, kad aizpildīs pieteikšanās anketa, tad tevi sazināsies. Un kā es varu pieteikties par reģionālo centru? Process diezgan līdzīgs. Šajā gadījumā pārējām no pirmās lapas. Augšējā panelī redzam tādu lapu kā reģionālai centri. Tajā atrodam pogu. Vispirms, protams, izlasam, kas ir reģionālai centri. Mēs vienkārši piesakamies tā kā akli. Izlasam, saprotam, iespējams sazinājamies, parunājam ar kādu no eksistējušiem reģionālajiem centriem un aizpildam pieteikšanās anketu. Kā jaunieši var pievienoties un kā tas var atšķirties? Jauniešiem ir process tieši tas pats, kā pievienošanās process, arī jāizpild tāpat anketa, bet jauniešiem ir savi nedaudz plusi, kas viens no svarīgākiem ir bez maksas. Par šo visu plašāk ieteiktu izlasīt lapu jaunieši, kas ir augšējā panelī labajā pusē. Un kas notiek pēc pieteikuma aizpildīšanas? Kā jau teicu, ar tevi sazināsies. Jā. Un kas ir kopēdas profils un kam tas ir vajadzīgs? Kā jau minēju, kopēdas profils ir karte, punkts kartē ar tavu informāciju un bildēm un kontaktiem, ko tu tur vēlies likt. Un kā es viņu varu iegūt? Kā jau tikko teicu, aizpildot anketu, pieteikšanās un pievienoties Vistijas kopēdai. Jā. Klau, es redzēju Siguldai, viņai reģionālajam centram ir vizītkarte. Kas vispār tas ir? Tad vizītkarte ir tiem, kam kartes punkts, kartes profils ir nedaudz par maz. Vizītkarte ir tāda plašāks izklāsts šim Vistijas profilam kopēdas. Es teiktu tādu vienkāršotu mājaslapu. Mēs esam atvērti un tagad apskatīties. Tātad sākumā mēs redzam tādu īsu ievadu nedaudz, tad mēs redzam pasākumus, kas tiek organizēti raksti, galerija, atkarīgs, kas kuram ir reģionālais centrs, kam ir saimniecība un kam ir vienkārši uzņēmums. Tālāk mēs redzam par to konkrēto vietu, organizāciju, mājsaimniecību, bet katrā ziņā vietu. Tālāk mēs izlasām par cilvēku, kas šo visu atbild un organizē.
Un tad jau mēs redzam tādas lietas kā kontaktus, pa vidu šeit ir arī plakāti, kur ir iespēja katram izlikt savu informāciju, kādā veidā viņi to vien vēlās, un apskatīt atkal kartes punktu. Tad tā ir domāts tikai reģionāliem centriem. Negluži. Šis ir domāts visiem. Visiem, kam ir vēlme, viņu var dabūt par papildus 50 eiro gadā, kā tas ir rakstīts, pēc vajadzības. Protams, jauniešiem šis ir pēc vajadzības bez maksas pieejams, ar iepriekšēju izskatīšanu, bet īsumā jā. Jā, tad sanāk, tu vari ienākt un apskatīties, pirms kādas darbības, var arī brīvi apskatīties profilus, kartes un piedāvājumus, tad izvēlēties, kā tu vēlies piedalīties, kopradas profils, vizītkarta un portfolio, tad reģionālais centrs, jauniešu dalība, un tad aizpildīt pieteikumu anketu, izvēlēties atbilstošo anketu un aizpildīt to. Un tas var ņemt tikai dažas minūtes. Ja? Atkarīgs, kāds ir mērķis. Ja šis ir mērķis, piemēram, šajā gadījumā kartē, izveidot to visu kopas profilu, tad pats šī pieteikšanās ir ļoti īsa. Tur ir tīra kontaktinformācija un tam līdzīgas lietas. Bet, lai izveidotu, protams, punktu kartē, tur nāksies iesniegt informāciju, un tad atkarīgs, cik kuram to sarakstīt un apkopot bildes priekš tā. Jā, tas sanāk, kad pēc pieteikuma sazināsies kāds ar tevi, un tad visus pastāstīs, kas tālāk ir jādara. Jā. Tad kā darboties, izveidot savu profilu, pievieno informāciju par sevi, to, ko dari un kā ar tevi sazināties. Esi pēc tam redzams kartē, profils automātiski parādīsies kartē, lai citi tevi var atrast. Izmanto sludinājumus, piedāvā, meklē un aicinīs sadarbību, tad sazinies un sadarbojies, raksti citiem, atbild uz interesantiem jautājumiem un iesaisties reģionā. Ja esi reģionālais centrs, pieslēdzies tam. Ja nav, vari palīdzēt to izveidot pat. Viss pareizi? Jā. Nu, tad tiekamies Izlatīs kopradē. Tiekamies. Tā.